Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Sveicināti jūs mājās, ēterā raidījums Radio skatuve. Radio skatuve apsveic visu Latviju kurzemniekus un visus cilvēkus, kas šovakar klausās Kurzemes radio vilnī ar brīnišķīgu ziemīgu pievakari. Par ziemīgām pievakarēm runājot un par lietām, kuras nemaina pat laiks, mēs šovakar pakavēsimies atmiņās un arī parunāsim par vienu otru tādu fenomenālu lietu, par kuru varētu stāstīt ne tikai 1 stundu, bet vairākas stundas, bet pirms mēs ķeramies pie sarunas, es mazliet paņemšu rokā grāmatu un izlasīšu kādu rindu kopu. Ir 1975. gada oktobris. Nemierīgā padomju jaunatne jau zina, kas ir anglikāņu klubs. Savu vārdu ir pieteicis Hardijs Lediņš, kurš vēlāk tiek dēvēts par diskotēku ēras aizsācēju. Kuldīga negrib atpalikt. Ar toreizējās rajona kultūras nama direktors Irēnas Taubes gādību šīs gaismas pils paspārnē tiek dibināts strādājošās jaunatnes klubs, un par tā vadītāju vēlāk tiek iecelts Rīgas Politehnisko institūta beigušais enerģētiķis Viesturs Liepiņš, kurš par snaudošajai padomju sabiedrībai trauksmainu uzskatu paušanu tiek nosūtīts darbā uz slimnīcu, it kā provinciālajā Kuldīgā. Par to, kā Viesturam Liepiņam klājies it kā provinciālajā Kuldīgā, šovakar saruna ar leģendārās diskotēkas Ventas Dzirkstis radītāju, vadītāju, ilgadēju, jāsaka tā, sirds un dvēseli, Viesturs Liepiņš. Sveiki, Viestur! Labvakar! Prieks sastapties un prieks tuvāk iepazīties. Kas tās bija par tādām jausmām, par kurām tikāt izraidīts no Rīgas un atsūtīts uz it kā provinciālo Kuldīgu tajā laikā? Nu, kā lai saka, es esmu baigais nacionālists. Redziet, es savā laikā, vispār es esmu dzimis Saldus pusē. Es esmu beidzis Brozēnu vidusskolu, un tur tajā laikā, tas bija 1951. gadā, ārprāts, vai ne? Un tajā laikā Brocēna tāds cementu šīferu kombināts bija, un tur bija tas Brocēna ciemats, un tur apmēram 70% no iedzīvotājiem bija ievestie, kuri nesa mums savu kultūru. Un tā tālāk un tā projām, un godīgi sakot, man tas viss sāk kriepties, ja, kādā, tomēr tā viņu kultūra bija tāda, šodien jau mēs par to runājam, ja, un es sapratu tā, es pēc tam tālāk arī tur pa vasarām strādāju tajā cementu šīferu kombinātā, tur pa vasarām, jā. Mans tēvs bija elektriķis, un es arī tur energo cehā, un vēlāk menedžmenta laboratorijā strādāju, un es redzēju, kā tas viss notiek, un es sapratu to, kad lai letiņi tikt pie šprices, jā, ir jāmācās. Un jāmācās, un lai man bija grūti vidusskolu beidzot, Brozēna vidusskola ir fantastisks vidusskola, jā. Nevarēja saprast, uz kur pusi iet, bet aizgāja it kā tomēr uz to elektrību, ja. Un tad mans vecais tēvs, kurš man neļāva stāties ne pionieros, ne oktobrēnos, es nebiju nekas, bet tad, kad es biju vidusskolā, es viņam teicu, klausies, bet zini, kas ir, lai kaut ko izdarītu, ja, jāspēlē pēc spēles noteikumiem. Es teicu, es stāšos tajā komjaunatnē, jā, ar domu, lai varētu tālāk bīdīties. Lūk, un tā es arī aizgāju uz to Politehnisko institūtu, tur mācījos, un tur mani, kā teikt, iefīrēja komjaunatnē, padošajās padarīšanās, jā. Bet, sākās ar visu to, ka jau tajā mirklī tā komjaunatnes komiteja tāda bija, jā, fakultāte. Tur bija apmēram tā 50-50 vai pat 70% krievi, ja, bet pēc nepilna pusgada tur bija stipri otrādi, varbūt 2 krievi tikai bija. Ja. Tas proporcijas mainījās. Jā, tas patika fakultātes dekānam, tāds Šterns bija, un tas iepatikās ar laiku arī rektoram Veisam. Un viss beidzās ar to, ka es jau tādā garā aizgāju un biju jau vadošā komunālas darbā Rīgas Politehniskā institūta komunālas komitejā. Un ne par ko citu kā aģitācijas un propagandas daļas vadītājs.
Nu, lūk, un tālāk es tur visu bīdīju, tā kā es nu pat teicu. Ja? Nu, un viss beidzās ar to, ka 75. gadā man vienkārši paši labi cilvēki nostučīja. Nu, veids man, es vēl diplomu darbu braucēnos braucu strādāt, nu, mācīties, nu, jāsaka to, jā. Viņš man zvana, viestur, zin, kas ir, Ziepsi, visu to, ko mēs esam plānojuši cauri, pat tevīm ir ziņots, un tu meklē citas versijas. Nu, un tad es vienkārši nuspļāvos un atnācu uz Kuldīgu. Kāda bija tajā laikā Kuldīga jūsu acīm, tad, kad jūs iesaisties Kuldīgā? Super, es no saviem brocēniem braucu motociklu ar Javiņu šurp uz Kuldīgu. Vislielākā problēma bija, kā izbraukt to Kuldīgu. Tas jau šobrīd ir aktuāli. Jā, protams. Un te beigās pie Katrīnas baznīcas šo motociklu atstāju un staigāju. Un kas man patika, jā, patika ritīga latviešu pilsēta. Ne tikai Kuldīga, tāpat Talsi un viss pārējais. Talsi. Jā, bet nu man pat cik runājot par Kuldīgu, tā kā tas man bija fantastiski un tas ir tas mērķis. Un līdz ar to jau pavisam vienkāršāk viss cits lietas risināt, jā, bet nu tas atbildot baigi garu uz to jautājumu, kāpēc es atnācu, kā tas gadījās, nu šādi, jā. Nu, pēc tam jau tālāk jā, mani tur bīdījuši un es arī savā laikā pēc zemesvaras dibināšanas arī esmu te piedalījies, jā. Viestur tās nodarbes, papētot to jūsu biogrāfiju. Mēs jau aizkadrā runājām, es varu brīnīties, kur viens cilvēks ņem tik daudz jaudas, enerģijas, spāra un interešu uz visām pusēm, kad viņš saskata sabiedrībā tik daudz lietas, kas ir realizējamas, darāmas, un nevis par tām runā, bet reāli dara. Par diskotēku un par to, kā viņi vispār ienāk Latvijā un kā tajā laikā viņi ir spējīgi ienākt, par to tūliņ. Bet pirms mēs sākām sarunu, izskanēja pērkot dziesma, un tad, kad mēs interviju norunājām, jūs momentā teicāt, ka šī būs tā dziesma, kas visnotaļ noteikti ir jūsu izvēles repertuārā. Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurot zars. Man liekas, ka tā ir tā laikmeta, nu tāda, man liekas, pamattēze un raksturojoša tēze. Galvenais ir saglabāt sevi un saglabāt, kā TTT saka Dzintars Dreibergs, turēt salmus sausus, lai tad, kad tā dzirkstele būs vajadzīga, lai tad arī ir, kur viņu uzšķilt. Vai tas ir tas laiks, par kuru jūs varat teikt, mēs tūliņ arī klausīsimies nākamo, jūs izvēlēto skaņdarbu, bet vai tad, kad jūs ieradāties Kuldīgā, vai tā ideja par to, ka šeit būs arī sabiedriskā dzīve jūsu rokās, un šeit tai sabiedriskajai dzīvei būs jāuzplaukst, vai tas ir tas laiks, kad jūsu galvā piedzim tā ideja par diskotēkām, un ka šeit būs tā realizācijas vieta? Nē, nu noteikti. Šausmīgi grūti tā atbildēt viennozīmīgi, jo te ir vide. Te ir kulturāli cilvēki, piedošana, tie nebija tā laika brocēni, jā, ar attiecīgiem tur kultūras nesējiem. Nu, cits kontingents. Jā, cits kontingents, un arī, lai arī kāds tur bija tās partijas komitejas vai visi citi, bija ļoti saprotoši. Jo, visi jau spēlēja spēlīt, jā. Un līdz ar to visas tās idejas realizēt bija nesalīdzinām vienkāršāk un saprotošāk. Ja? Nu, pat cik man bija pieredze darboties vairāk kā 2000 studentiem, ja? Man nekādas problēmas nebija meklēt un art un rušināt un cilvēks iesaistīt un pārliecināt un ieinteresēt. Ja? Te bija ļoti, un man tā pašā laikā tas pats Valdes Līcīts, ja? No viņas arī pirmās muzikas klausījos, jā, viņam darbnīcās vienmēr skanēja ideāls džess, jā, un tā tālāk. Tā kā vienkārši fantastiski šeit bija. Pati vide diktēja tālāko notikumu gaitu. Labi, Viestur, mēs tagad paklausāmies nākamo jūsu izvēlēto skaņdarbu, un tad tūliņ atgriežamies pie sarunas. Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Trūkst viena glāsta, vai tev nepietiek?
nepietrūkst neviens. Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Radio skatuves skan jūs mājās, bet mūsu mājās ciemojas tik tiešām kāda vērtība, kur nav mainījis laiks, un tas ir Viesturs Liepiņš. Ventas Dzirkstis, pavisam pats sākums. Es saprotu, ka Ventas Dzirkstis ir arī tādi ļoti lieli svinētāji, jo paskatoties to atmiņu albumu un arī to video, kas ir 40, 50 gadu jubileja, tika pagājušā gada nogalē nosvērt. Jūs esat tādi kārtīgi svinētāji. Ik pa 10 gadiem ir tādas kārtīgas svinības un kopā sanākšana. Tieši tā. Vai ne? Bet kā tas viss iesākās un kāpēc tas sākās? Un kur radās tā doma, ka tas sāksies tieši šeit? Es saprotu, vide bija, jā, to mēs jau noskaidrojam, bet kā tas viss sākās? Vienkārši, godīgi sakot, kad es atnācu, arī man nebija 75 gadi, jā. Man bija es pieņemu, ka jā. 24 vai kaut kā tam līdzīgi, jā. Tā kā jauns cilvēks un jaunieši riņķi apkārt. Un pats galvenais, kad man vairāk uztrauc tas, kad es saprotu arī tos muzikantus, jā, kas bija, jā. Viņiem tajā laikā bija šausmīgi grūti. Viņiem instrumenti tikpat kā nebija, paši viņi tur būvēja, basģitārs, lai stīgs dabūtu klavieres ārdi jādā un paši kombinēja kaut ko tur, jā. Nu, un tā tālāk un tā joprojām. Tālāk jau to repertuāru vistrakākais jau viņiem bija, ja, ka tad viņi kaut ko klausījās rāčiņā, ja vēl tos meldiņus kaut kā, bet tādiem tekstiem vispār bija problēmas. Īsti sakot, es gribēju teikt to, ka tā muzika skanēja tajos vakaros, ja, viņa bija, ne tāda, kāda gribētos, ja, vēl vairāk, ka es 73. gadā pabiju tur pie studentiem Polijā un tā tālāk, un redzēju, kā DJs strādā. Pat ne DJs, faktiski vakaru vadītājs, ja? Un ka var piedāvāt kvalitatīvu foršu muziku, un galvenais, kad arī var pastāstīt par to muziku, ja? Jo tajā laikā jau visiem jau interesēja, ja? Nav tā, ka šodien tu varēji mierīgi Google vai ChatGPT pajautāt un tā tālāk, ja? Tas bija pilnīgi savādāk. Nu, es nezinu, un pie kvalitatīvas muzikas, pie informācijas vispārējā, tas tā, redziet, man jau savā laikā, es jau arī, institūtā, kā bija, ka es tur tajā darbā ņēmos, principā, mēs tur veidojam tos anglikāņus, ja, sāk rasties anglikāņi, bet, un man tajā, piedošana Šaikā arī bija Hardijs Lediņš, ja, kā arhitektiem, ja, no celtniekiem bija arī pa to komjaunas līniju. Un es viņam lūdzu, lai viņš anglikāņos stājas kaut ko nebūtu, ja. Nu, un ka man iznāca atnāk šeit, tad tālāk, jo mēs ar Hardiju uzturējām nepārtraukts kontakts, ja. Un līdz ar to tas viss tā attīstījās. Un pats galvenais, kad man vienmēr ir bijis gribējies tas, ka, labi, ok, tā ir iekonservēta muzika, no platēm vai kā citādāk, bet vienmēr es bijis par to, ka jābūt arī kaut kādam dzīvam elementam blakām. Vai paši dzied, vai tā ir dzēja, attiecīgi tur ieveidojot un tā tālāk. Tā kā tas ir. Un vēl jau tāda lieta ir tāda, kad es uzreiz sapratu to, ka mēs varbūt nevaram baigi konkurēt kuldīgā to kontingentu, tiem cilvēciņiem, kas mums ir, ja, viņi ir talantīgi un tam līdzīgi, nevar konkurēt ar Rīgu vai Ventspilu vai Liepāju, ja, jo ok, ir talantīgi cilvēki, bet viņi jau aiziet mācīties. Jā, viņi ilgi nepaliek. Jā, viņi nepaliek ilgi. Tā vēl viena lieta, un otra lieta, tāpēc mums arī diskutējis tāds ievad, mums bija Elektrokombo, Austrumvācijas tāda grupa bija, tāda gaļa ievad, un tāda, ka īsti sakot, mēs no laukiem, mēs diskutējam no laukiem. Ar gaļa dziesmu saka. Jā, labrīt. Mums tie pasākumi pirmie bija, kafejnīs variantā, katra mēneša 3. trešdiena, 19:13. Nedēļas vidū. Jā, jo piekdienās, sestdienās spēlē dzīvā muzika.
tādi, kā viņi bija. Un vēl kas tur bija interesanti tas, ka tie muzikanti spēlē, jā. Bet kurā vietā tas notiek? Kultūras namā, jā, tur bija viss tā kā tā. Un, mums vienkārši, mēs negribējām konkurēt ar ko, bet, mēs taisījām šāds, tas bija katru mēnešu trešdiena, 7:13. Precīzi ar Gaiļiem iesākām. Un līdz cikiem gāja tās balītes? Es vairs neatceros, tajā laikā bija diezgan strikti, ja tur bija kaut kā, es vairs neatceros, 11, 12. 11 jābūt mājās. Kaut kā tā tur. Bet arī vēl lieta, ja, kad tas bija tāpēc strādājošās jaunatnes, ja, jo tur jau tas bija tas laiks, ka varēja vēl arī, tomēr tas bija Brežņeva laiks laikam, kad varēja vēl kaut kāds normāls viņķēs nopirkt, jā. Un tā tālāk, jā, un tad tur bija galdiņi, un tā kafijas, un tā, bet skolnieki tur nevarēja. Skolu jaunatni nestrādājošā tur nevarēs, tāpēc, lai varētu to visu tā, un baigi forši faktiski sanāca, un tur arī studenti bija, kuldīgā saprotiet kā, jā, un līdz ar to tā auditorija arī bija tāda, Viena interesēja muzika, jā. Tāpat man ļoti bieži pie mums bija kopā ar Andru Bergmans, jā, dzēju un visā citādāk. Tā kā, bet to es pakāpeniski sāku ar tādu domu, pakāpeniski veidoju, jā. Un pēc gada mēs ņēmāmies šādu, un pēc tam jau es aizgāju tālāk uz tādu diskotēju, kādu tuvāk, tādu, kādu mēs veidojam. Godīgi sakot, tagad 50 gadus mēs nosvinējām. Un es faktiski biju ļoti apmierināts ar šo pasākumu, jo tas bija rezultāts, ko es sasniedzu 50 gados. Jo tad jau es gribēju sasniegt to, ko mēs sasniedzām šobrīd. Ja tie visi cilvēciņi, kas tur spēlēja, darbojās un tā tālāk un tā projām, tas ir tas rezultāts. Bet tā vide, pateicīgi vienkārši, tā kā es daudz muldu. Nē, kāpēc? Jo redzat, kas par lietu, ir izaugušas vairākas paaudzes, kas varbūt par šo neko nezin, kas nekad nav dzirdējuši, kā ienāca diskotēka Latvijā, ko nozīmē vispār, ko tajā laikā nozīmēja ienākt ārzemju mūzikai, tai vidē, kas bija režīma vide, un tas, kā tas tika izdarīts, un kā vispār tas bija iespējams, par to mēs parunāsim. Bet vienam mirklīt, jā. Es gribētu, es saprotu, ka nākošais skaņdarbs no Pink Floyd, jā. Jūs izvēlēts. Ko es izvēlējos, jā. Tas ir tieši tāpēc, kad savā laikā, kad es vēl institūtā ņēmos un darbojos, jā, mums bija kontakti ar tajā laikā Ļeņingradas studentiem, un tur es ieraudzīju tādu ļoti modernu pantomīmu, bet ar muziku kopā un tam līdzīgi. Lūk, tāda improvizācijas. Tā kā kustību teātris. Jā. Tāda, vairāk uz pantomīmu vairāk. Un tad jau, kad pagāja tas gads, tad mēs uz skatuves izdomājām pēc Pink Floyd Animals, tur visas tās cūkas un viss pārējais, bija absolūti visas plates skaņas garumā, bija absolūtā improvizācija. Tur varētu stāstīt daudz un dikti, bet kāpēc tā? Tāpēc, ka Pink Floyd ir krāsaina muzika. Viņi var klausīties un dzīvot līdzi, jā. Tāpēc jau arī tas nosaukums, ko es izvēlējies, ir notikums, jeb koncerts, jeb izrāde debesīs. Ja? Tā kā es vienkārši uzaicinātu paklausīties šo skaņdarbu un ieklausīties, pārdzīvot, iztēloties, mēģināt to bildi uzbūrt. Jā, visādās jomās. Labi, klausamies mūziku. Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Radījums Radio skatuve turpina viesoties jūs mājās, bet pie mums ciemos Viesturs Liepiņš. Viestur, es ceru, ka mēs uzbūrām kopīgi ar jūsu palīdzību un izvēlēto mūziku uzbūrām kādas īpašas ainas cilvēku iztēlē. Bet par iztēli un par tām īpašām ainām es saprotu par tām koncertu lekcijām, kā tas viss iesākās un kā tas smuki tika, tā kulturāli ieviests un iebarots un iemācīts sākotnēji sabiedrībai. Bet man ir viens jautājums. Kā to pieļāva sistēma jūsuprāt? Kā sistēma, kurā
bija skaidrs, ka viss tas, kas nāk no dzelzs priekškara viņas puses, tas ir drauds sistēmai, tas ir drauds pastāvošai iekārtai, un viss no tā izrietošais. Tieši tāpat kā džins, tieši tāpat kā vispārējais, kas netika ielikts nekādos rāmjos. Kā jums to atļauj? Es jums teicu nekad, kāpēc es iestājos komunitnē. Ja? Un tad, kad es institūtā ņēmos par to padarīšanu, mums bija arī jāmācās elektīvi, vispār bija arī zinātniskais komunisms. Ja? Tas, man liekas, bija visās augstskolās. Un visā šitādi. Jā. Bet, ziniet, es tos Ļeņina darbus un visus tos pārējos lasīju un piekonspektēju. Un, ka man vajadzēja kaut ko izcist cauri, tad es pie tiem atzīstīgiem partijas čiekuriem piegāju un stāstīju, ko man vajag, un nocitēju attiecīgo vietu no Ļeņina darbiem. Viņa, protams, vairs nebija lasījuši, bet to vai pasargdies, ja mēs neatbalstīsim to. Saprotiet, jā, ir tas šahs jāspēlē ir pēc spēles noteikumiem, ir svarīgi, kā tu spēlē un cik tev spējīgs pretspēlētājs, jā. Bet, kas attiecās šeit Kuldīgā, tādas problēmas nepastāvēja, jo tas bija savādāk. Bet arī jāuzņemās kaut kāda iniciatīva, jā, jo tomēr es arī, man uzaicināju, un es 8 gadus pat nosādāju par kultūras nodaļas vadītāju Kuldīgas rajonā, jā. Bet, un arī par diskotēkām. Arī vajadzēja pārliecināt, iestāstīt. Tur bija tāds kultūras ministru vietnieks, tāds Inns Puteklis, Cepurnos, viņš tieši par klubiem bija vietnieks. Bija tāds kultūras ministrs Kaupušs, kurš reti runāja latviski, jā. Tas ir tāda leģendām apvīta persona. Jā. Bet, saprotiet, viņi arī saprata to, ka tā sistēma attīstās, jā, bet vajag taču kaut kā legalizēt. Es viņam arī saku priekšā, izdarām to. Es vienkārši pēc šiem noteiktiem spēles noteikumiem arī, tādas aktivitātes taisīju, ja, ka vajadzēja sagatavot kaut kāds materiāls un tam līdzīgi. Es arī kultūras ministrijai tos visu piedāvāju. Viņi bija laimīgi, ka tas tā ir un, godīgi, saprotiet, tie cilvēki, viņi ļoti daudz šie partijas cilvēki nebija funkcionāri. Viņi strādāja savu darbu, viņiem tāpat tās līdzīgi domāt kā es, bet ir tie spēles noteikumi. Bet ja mēs varam savu mērķi panākt ar kaut kādiem noteiktiem spēles noteikumiem, iekļauties tajos, ja, tad viss iet uz priekšu. Tā kā, redziet, protams, tur bija jānes savu upuri, ja. Tur repertuāru nosacījumu, vēl tur visādi, bet, uzrakst papīrs, uztais tā kā vajag, reāli dzīvē mēs darām tā kā tauta vēlās, ja. Un viss ir apmierināti galvenais, ja. Ir ko atrādīt tiem vajadzīgajiem cilvēkiem, lai viņš neuzskar kaut kur, ja. Un tauta arī ļoti labi ir. Tā kā tas ir diezgan ķēpīgi un sarežģīti. Es neapskaužu arī tos visus dīdžejus un pārējais, kas tajā laikā bija, bet nekas. Tā kā tā. Bet viesur tā dīdžeju būšana un dīdžeju skola tā arī bija jūsu rokās, jo tie cilvēki jau bija jāapmāca kaut kā ar to nodarboties. Kā ar to gāju? Kā ar to jūs tikāt galā? Redziet, tur es sapratu to, ka, cik ilgi man pirmkārt jau, es vienmēr bijis to, ka es gribu iet, tādu, šodien to sauc par es nezinu, par projektu vai es nezinu, tajā tāds guds teiciens ir caurvīja režija, jā. Šodien saka šovs, jā, vai kaut kā tam līdzīgi, jā. Tā kā es vienmēr esmu gājis uz tādu plašumu, jā, un es sapratu, ka man vajag vēl blakām kāds dīdžejs, jā. Bet, kā jau sacīju, viena daļa aiziet mācīties. Un tāpēc, lai varētu mūsu tas Vēns zirgs eksistēt ilgtermiņā, jā, bija vajadzīgs meklēt cilvēks, jā, un tam mums bija sadarbība ar tajā laikā Pionieru namu, jā, tur attiecīgi. Aktīvi cilvēki, jā. Es personīgi ņēmos ar dīdžejiem, jā, tur tāds Viktors Stepānovs atkal ņēmās tieši ar tehniķiem.
viss tās būšanas, jā, un Ilona Garokalna, un vēl vesela virkni mums bija pēc tam choreogrāfi, atkal dejotājs gatavoja. Un tas viss koncentrējās beigās uz Vēnes dzirkstīm, jā. Tā kā, un, nu, protams, mēs jau negatavojām DJs, kā tur, teiksim, Mielaus bija vai kāds. Mums jau bija tas, Mielavam blakām bija Andrs, pēkšņais uzvārds, vienāds vadītājs, viņam tehniķis, jā. Bet mums jau DJiem bija pašiem jāskrūvē, jānes, jāstiep, jāsaštepselē, jātīra galviņas magnetofoniem, jāregulē ātrumu un viss pārējais, jā. Un līdz ar to jau jāsāk bija, zināmā mērā, arī no tāda empīriskas selektības viedokļa, jā. Nu, lai vienkārši realizētos, jā. Nu, tad tālāk jau visi režijas principi un viss pārējais jau, ko es savā laikā arī strādājot kultūrā, varēja mācīties no godiem cilvēkiem. Tajā ziņā ir to režijas principā no režisora Kugrēna, kas bija savā laikā Kuldīgs savs teātra režisors, jā. Es pie viņa pagaismotāju kaut kā laikā biju no sākuma. Tā kā viņš man daudz ko iemācīja tādā ziņā. Es varēju iemācīties, jā. Nu, lūk, un tad visdrīzākais jau no maniem auzēkņiem ir Uģis Kārkliņš. Kā tautā viņu pazīst MC Uncle Jū, jā. Kurš tagad jau arī izdod savus platus un tā tālāk un tā projām. Bet viņš arī, mēs visi pakāpeniski sākām ar Andris Ozols, kurš arī rādio cilvēks ir, jā, arī viens no pirmajiem, jā, kas bija, jā. Nu, te es varētu tamnām saukt visādi cilvēki. Viestur, palasot šo grāmatu, un arī tur ir vairākas lapas puses, kurā viens pēc otra ir alfabēta secībā vārdi, uzvārdi, un tie ir teju 400 cilvēku, kur pabijuši... 423. Lūk, precizēji. 423 cilvēki, kur ir izgājuši cauri šai skolai, kas sauc Ventas dzirkstis. Bet es arī papētīju un paskatīju tos fotoattēlus un arī to arhīvu, ko ir brīnišķīgi šī grāmata. Ir iesaku klausītājiem, kuriem bijusi, ir saskara varbūt ar Ventas dzirkstīm un kas pazīst diskotēku ziedu laikus uz visiem 100 pēc disko skalas, ir brīnišķīga grāmata ar tādu daudzpunkti, nekas jau nebeidzas. Nu, man gribas teikt, ka nekas jau nebeidzas, tāpēc, ka mūzika ir klātesoša ierakstos tādā vai savādākā formātā mūsu visu dzīvi visiem. Protams, ka diskotēka formāts, kāds tas bija 75. vai 85. gadā, tas šobrīd ir reti sastopams elements sabiedrībā. Bet es nesaku, ka tas nav vajadzīgs, jo, manuprāt, tā lieta, ko jūs arī kādā no savām intervijām sakāt, ka tā pildīja ļoti, ļoti būtisku funkciju diskotēka kā tāda. Tur cilvēki sastapās, iemācījās ne tikai klausīties mūziku, atpazīt izpildītājus un atpazīt komponistus un atpazīt arī mūzikas gabals pēc nosaukumiem, bet iemācījās, šodien mēs to sakām, socializēties. Kā jums šķiet? Kas bija tas lielākais virsuzdevums Ventas dzirkstīm? Tā caurvīja režija, pati galvenā, kas bija šai kustībai, un tā arī noturējās līdz pašai tai. Nu, jāsaka tā, izskaņa jau nav, jo, kā teikts, nekas jau nebeidzas. Tie cilvēki jau ir šeit pat vēl. Kas bija tas galvenais? Es domāju, ka jūs man uzstādījāt jautājumu, tas 75. gadā, kāpēc tas radās un tā tālāk, jo tas mērķis ir, nu, jebkurās laikos, vienalga vai tie jaunāki cilvēki, vai vidēja vecuma cilvēki, vai kā citāki, viņi gribējuši priecāties, atpūsties, un visu to darīt ar tādu labestību. Man vienmēr bijis, vienalga, kas ir tehniķis, vai gaismotājs, vai skaņotājs, vai dīdžejs, vai muzikants, ja, kas mums arī ir, ja. Galvenais tas mērķis, dari tā, lai cilvēkiem ir labsajūta, prieks, lai mīlestība vis tādā, nu, labākajā nozīmē, jā. Ja šito realizē, jā, nav svarīga forma. Nav svarīga forma, viņi var mainīties, jā. Protams, tā forma, ko mēs piedāvājam arī tagad, tas vienkārši atskats tajā laikā, jā. Un arī, nu, un galvenais ir, lai tie cilvēki, kas atnāk uz to pasākumu, lai viņi jūtās kā viena ģimene, kā viena māja, jā, ka mēs draudzīgi esam. Mēs viens otru mīlestību, labestību. Tas ir tas galvenais. Un
te jūs Māris vai cits Māris vai kāds cits kolēģis, viņi var, vai tā ir diskutēja vai kā cita forma, nav svarīgs tas rezultāts. Un to dažādi, tāpēc Vēns zirgs arī mainījušās ir totāli. No 75. gada līdz pat šodienai, ja, mēs ejam līdz, bet tas mērķis, tas virsuzdevums ir tas pats. Man liekas, ka jūs tikko kā piesaucāt arī mūsu kolēģi Māri Dēdzi, un viņā tas, man liekas, ka ir ļoti labi redzams un uzskatāms. Jo tad, kad kaut kur parādās Dēdzis, it sevišķi tad, ja tā ir mūsu iekšējā te kolektīva kompānija, rodās kaut kāda, tur ir jautrība, tur ir smiekli, un viņš ir cilvēks, kas nekad nav sapīcis, viņš nekad nav saīdzis, un man liekas, ka tā ir tā dīdžeju, viena no tādām firmas zīmēm, tāds labs dīdžejs, viņam vienmēr ir laba oma, viņš ir labā garstāvā, vismaz tādu viņa redz sabiedrība no ārpuses, kas to zina, kas viņā iekšā notiek, bet no ārpuses tas tik tiešām tā ir par disko rēviju. Man liekas, ka tā arī ir viena tāda sadaļa, kur papētot te tās fotogrāfijas, es domāju, tur arī ir viens tāds milzu darbs ieguldīts, jo tas jau ir otrs priekšnesums, alternatīvais, kas notiek papildus skajai, notiek arī vizuāls priekšnesums. Kā jums gāja ar tām diskorēvijām? Redzēt tā, ka es jau teicu, ka vienmēr gribējies kaut ko dzīvi, vairāk. Jā, man vienmēr ir patikuši dejas. Jā. Man sieva, pa kur es gribētu veltīt pēdējo skaņdaru, kas šodien būs, viņa ir sarīkojuma dejas dejoja. Viņa kaut kā 73. gadā savu partneri bija Republikas čempionu sarīkojuma dejās. Ka es ar viņu iepazinos, aktīvs man bija baili, es jau tikai pārvietojos pa skatu, bet viņi tā. Un man vienmēr dejas ir patikušas, jā, un gribējās arī kaut kā, to visu atsvaidzināt un tam līdzīgi. Un savā laikā izmantoju savas iespējas, būdams kultūras vadītājs, es atvilku šurp no tehnikuma Ilonu Ābolu tajā laikā, tagad Garokalnu, un viņi ir izaudzinājusi veselu virkni choreogrāfu. Sākot ar Zitu Serdanti, jā, un tur vesela čupa, vispiedošana pa izteicienu, jā, vesela plejāda cilvēki šāds. Tā kā, ja tu runa pa Vēns zirgsim, tad tie ir, mēs esam faktiski divi. Ilona un es. Bet Ilonai, tas ir tas, ko jūs man jautājāt, jā, ka, jā, tā kā tādā veidā. Tāda kārtīga kadru kalve, jā. Jo... Redziet, es atvainojos, jo tas mūsu moto, ja, galvenais, lai tevī pašā uzplāvs apampurot zars, un mans mērķis vienmēr bijis. Man pieteicās daudz cilvēku, ja, tīpaši dīdžejiem, tur 11 puikas. Ok, viņš nevar būt dīdžejs, bet es klausos, skatos, kāds viņam vēl dotības ir. Varbūt viņš var būt gaismotājs, varbūt skaņotājs, varbūt dejotājs, vai vēl kaut kas. Un ja viņš nekas nav, brauc līdzi un esi tehniķu palīgs. Velc vādu štepslē, mūsu autobusā viss bija jākrāmē un tā tālāk un tā projām. Un viņi bija pārlaimīgi, ka to varēja darīt, braukt līdz mums, jā, ne tikai pa Latviju, bet arī pa Padomju Savienību un tā tālāk. Jā, tā kā galvenais ir atrast tajā cilvēkā tā Dieva doto dāvanu un viņam ļaut izpausties. Un katram tāda dāvana visticamāk ir. Katram ir. Tikai jāierauga. Un pat vairākas. Jā. Viestur, mūsu saruna ir straujiem soļiem pienākus pie finiša taisnes un pirms skanam noslēguma dziesma. Pirmkārt, es noteikti gribu pateikt jums milzu paldies par to ieguldījumu, jo strādāt ar jaunatni, tas ir ieguldījums nākotnē. Un laikā, kad Latvija bija okupācijas režīmā, kad tā kā jūs sakāt, bija jāspēlē zināmos rāmjos, bet gudri jāspēlē tā, lai nepazaudētu savu personību un latvietību, turklāt vēl iepazītos ar ārpasaules vēsmām, pavisam visiem tā smalki zem deguna, skaisti izskatoties, dejojot un dziedot. Klau, ja jums tagad būtu tāds burvju zīzlis, ko jūs gribētu šobrīd, jo jums ir viena īpaša diena priekšā. Pavisam drīz jums ir tāda ļoti skaista jubileja. Bet jubilāriem ir atļauts kaut ko ļoti, ļoti vēlēties, ko jūs ļoti, ļoti
vēlētos, gan pats, un ko jūs gribētu novēlēt saviem audzēkņiem, saviem Ventas dzirkstes dalībniekiem, arī tā laika zelta jaunatnei un arī cilvēkiem līdzās? Vienā vārdā mīlestību, labsajūtu, būt godīgiem, patiesiem, cieņpilniem, bet visiem vēlēt labu. Nevajag nevienam kaut ko pārdarīt, ja nepieciešams var piedot, bet galvenais, lai būtu miers un valdītu tādu. Es esmu kristīgs cilvēks, jā, un Jēzus Kristus jau arī mīlestības iemiesojums, jā. Tā kā es to gribētu novēlēt, un es vēl gribētu tikai pateikt to, ka, ja tāds Ventas dzirkstes vispār varēja pastāvēt, tas ir tikai pateicoties manai sievai Solveigai, kurai es arī gribu pēdējo dziesmu veltīt. Paldies, Viestur, paldies jums! Paldies arī jūsu dzīves biedrei, un paldies, ka jūs darījāt to, ko jūs darat, un darat vēl joprojām. Un paldies par to ieguldīto milzīgo sirdsdarbu. Klausamies Viesturu izvēlēto skaņdarbu. Savukārt es jums, dargie klausītāji, saku, lai jums mierīgs mīlestības piepildīts šis vakars, arī skaista nedēļas nogale. Pie mums ciemojās leģendārās diskotēkas Ventas dzirkstes vadītājs Viesturs Liepiņš. Ar jums sarunājos es, Dāce Blathena, un pie skaņa pults mans kolēģis Mārtiņš Vasmus. Uz tikšanos nākam piekdien. Visu labu! Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.